Esam atgriezušies. Kārlis Streips no Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Mūsu raidījuma kontekstā pat ir noticis kaut kas visnotaļ neparasts. Ir ieradušies ļaudis no visiem sarakstiem, kuri attiecīgajā novadā ir pārstāvēti. Jau iepriekšējā raidījumā 3 no 6 nebija atraduši par vajadzīgi šeit piedalīties. Lielvārdas novada ļaudis, acīm redzot, ir aktīvi un tiešām vēlas ar jums kontaktēties. Viņi ir no Vienotības pašreizējais domes priekšsēdētājs Imants Balodis. Labvakar. Labvakar. No Reģiona alianses deputāte, kuru ievēlēja no TBLNK, Vita Volonte. Labvakar. Un no Vidzemes partijas Jānis Āboliņš. Labvakar. Labvakar jums visiem trim. Sāksim ar jums katram dotajām 3 minūtēm uzrunāt savus vēlētājus. Baloža kungs, lūdzu. Cienījamie televīzijas skatītāji, godātie lielvārdieši, izmantojot iespēju, gribu pateikt paldies par dāvāto uzticību un iespēju vadīt Lielvārdas novada pašvaldības darbu šos 4 gadus. Kā mēs visi zinām, šie 4 gadi gan valstī, gan arī pašvaldībām ir bijuši liesie gadi. Tādēļ ar finansējumu ir bijušas zināmas problēmas. Neskatoties uz to, mēs esam raduši iespēju, piesaistot dažādu struktūru fonda līdzekļus, iegūt papildus pie pašvaldības budžeta pāri par 4 miljoniem latu. Ir realizēti 40 projekti, 25 projekti uz doto brīdi ir pilnībā pabeigti, 15 projekti ir realizācijā. Vēl 3 projekti ir iesniegti izvērtēšanai, un pēc atbildes sniegšanas, iespējams arī šos projektus, mēs varēsim realizēt Lielvārdas iedzīvotāju labā. Kā lielākie un nozīmīgākie darbi Lielvārdas novadam ir bijis energoefektivitātes uzlabošana izglītības iestādēs, ūdens saimniecības sakārtošana, 2. kārta Lielvārdas pilsētā par 2,7 miljoniem latu, kā arī daudz citi projekti, sociālās rehabilitācijas sniegšana, mobilās brigādes izveidošana. Pateicoties projektu finansējumam un pašvaldības finansējumam, mēs esam raduši iespēju visās pašvaldības izglītības iestādēs nodrošināt ar atbalstu personālu. Tas ir logopēdiem, psihologiem, sociāliem pedagogiem un speciāliem pedagogiem. Mēs esam arī atbalstījuši visas sabiedriskās iniciatīvas, gan nevalstiskās organizācijas, gan biedrības, viņu projektu realizācijā no pašvaldības puses ar līdzfinansējumu. Kā arī esam izstrādājuši saistošos noteikumus un atbalstam jebkuru iedzīvotāju iniciatīvu ēku siltināšanā. Vissāpīgākā problēma, kā visā Latvijā, tā arī Lielvārdas novadā noteikti ir ielas un ceļi. Arī šeit mēs esam raduši iespēju šobrīd jau no pašvaldības budžeta, jo, kā mēs zinām, valsts kopš ceļu fonda likvidēšanas 2000. gadā konsekventi samazina pašvaldībām finansējumu ceļu uzturēšanai. Bet mēs esam raduši iespēju no pašvaldības budžeta līdzekļus piešķirt gan ceļu uzturēšanai, gan arī ielu un ceļu plānveidīgai atjaunošanai. Un pagājušā gadā mums ir arī piešķirt Latvijas ceļu balvu par ceļu uzturēšanu. Arī nākotnē mēs esam saplānojuši veikt daudzus nozīmīgus darbus un pasākumus Lielvārdas novada dzīves sakārtošanā. Mēs esam par godīgu, profesionālu, atklātu, atbildīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret visām novada administratīvajām teritorijām. Paldies! Ļoti labi notēmējāt tās 3 minūtes. Volonte kundze, lūdzu. Reģiona alianses Lielvārdas nodaļas deputātu kandidātu saraksts apvieno cilvēkus, kas aktīvi un radoši strādā visdažādākajās dzīves jomās. Mūsu sarakstā ir uzņēmēji, lauksaimnieki, finanšu speciālisti, izglītības un kultūras darbinieki, speciālisti, kas strādā sociālajā jomā un turismā. Kopīgi apspriežoties uz šīs dienas tikšanos, kolēģi izvirzīja mani, lai paustu mūsu redzējumu par turpmāko novada attīstību. Savā ikdienas darbā esam cieši saistīti ar novada iedzīvotājiem un ļoti labi apzināmies tās problēmas, kas būtu risināmas novadā nākotnē. Esam izvērtējuši jau paveikto, gan aizsāktos darbus iepriekšējos 4 gados. Taču daudzās televīzijas intervijās Latvijā mēs bieži dzirdam no mūsu iedzīvotājiem frāzes: viņi tikai sola un neko nedara. Viņi nepilda savus solījumus.
Tāpēc savā turpmākās darbības programmā esam plānojuši konkrētus darbus, kas būtu reāli paveicami nākamo 4 gadu laikā. Mūsu prioritātes ir izglītības attīstība, bērnu un jauniešu lietas, infrastruktūras sakārtošana, kas nodrošinātu gan ūdens apgādes, gan kanalizācijas, gan siltuma apgādes kvalitatīvus pakalpojumus. Un kā trešā lielākā prioritāte tie ir sociālie jautājumi, sociālo un veselības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. Runājot par izglītību, bērnu un jauniešu lietām, mēs esam pārliecināti, ka mūsu novada bērniem ir jāmācās modernās klasēs, ar vismodernākajām informāciju tehnoloģijām aprīkotās klasēs, un tāpēc noteikti turpināsim pilnveidot mūsu skolu izglītības iestāžu materiālu tehnisko bāzi. Ļoti labi zināms, ka finansējums, valsts finansējums interešu izglītībai ir stipri nepietiekams, taču mūsdienu dzīve diktē aizvien jaunas prasības, un tāpēc mēs noteikti turpināsim līdzfinansēt inovatīvus interešu izglītības virzienus, tādus, piemēram, kā uzņēmēja darbība, robotika, programmēšana. Šajā sasaukumā esam uzsākuši brīvpusdienas izglītības iestāžu skolēniem, un noteikti to arī turpināsim. Un solīti pa solītim esam ļoti veiksmīgi risinājuši jauniešu lietas, motivējot mūsu jauniešus būt aktīvākiem. Šobrīd esam ceļā uz jauniešu centra izveidi un domāju, ka nākamajā sasaukumā mēs to noteikti paveiksim. Mēs ļoti priecājamies par to, ka mūsu novadā aug jaunā paudze, ka mums ir daudz jaunu ģimeņu, kurās ir bērni. Un šobrīd esam jau nonākuši pie tās situācijas, ka ir jāplāno jauna bērnu dārza būvniecība. Paldies! Aboliņkungs, lūdzu. Godājamie skatītāji un vēlētāji, diemžēl pēdējos 4 gados mūsu novads ir stagnējis, atšķirībā no citiem novadiem, kas ir izveidojušies Ogres rajonā. Vadošā partija, kas ir bijis Lielvārdes novadā, vienotībai ir bijušas 8 balsis, viņai nebija jāveido koalīcija ar citām partijām, un, diemžēl, šīs 4 gados šīs darbi, ko solīja šī partija, šie solījumi neatbilda šiem darbiem, un, ja tika solīts, ka tiks mazināta birokrātija, tika izveidots speciālists, kurš rūpējās par Lielvārdes novada ceļiem, bet, diemžēl, šie ceļi ziemā ir neizbraucami, un līdz ar to daudz iedzīvotājiem šī pēdējā ziema būs atmiņā ar šiem neizbraucamiem ceļiem. Bez tam ir ļoti sasāpējis jautājums attiecībā par Lielvārdes centra un komunālo pakalpojumu šo uzņēmumu, kur daudz iedzīvotāji, arī māju vecākie, ir prasījuši veikt neatkarīgu revīziju, bet, diemžēl, naudas līdzekļi šim pasākumam nav, bet šie rēķini ar katru gadu arvien palielinās, un līdz ar to šis sloks, kas ir iedzīvotājiem, ar katru gadu arī palielinās. Ir bijuši daudzi projekti, kas ir realizēti, bet, diemžēl, šie realizētie projekti nav plānveidīgi. Ja ir uzbūvēts stadions, tad nav padomāts, ka varbūt tās nav atjaunots ne peldbaseins, ne arī kādas citas būvas, kurām ir nepieciešams varbūt neliels remonts. Ir ūdens saimniecības apgādes sistēma izveidota, bet šeit ūdens apgādības sistēmai ir iztērēti milzu līdzekļi, bet liederība no šīs projekta ir ļoti minimāla. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šī brīdī ir jāmainās šim domas sastāvam un varbūt tās arī domas priekšsēdētājiem. Un primārie darbi, ko mūsu partija izvirza, pirmais ir šis komunālo pakalpojumu saimniecības sakārtošana un tiešām neatkarīgas revīzijas veikšana, un ne tikai šī Lielvārdes rentē, bet arī citos pašvaldības uzņēmumos. Ir jāsakārto šis ceļu jautājums, līdz ar to ir jāprasa arī no šiem atbildīgiem darbiniekiem, lai šie ceļi tiešām tiktu uzturēti, un ja šie ceļi netiek uzturēti, tad ir jāizvērtē arī atbildīgo darbinieku atbildību šīs jautājumos. Bez tam mēs arī uzskatām, ka ir jāveido arī atbildīga budžeta plānošana, jo šī brīdī Lielvārdes budžets ir tuvojās 20% deficītam, un līdz ar to turpmākā attīstība Lielvārdes novadā ir pat, var teikt, ka apdraudēta. Līdz ar to mēs aicinām arī vēlētājus izvērtēt iepriekšējo sastāvu un balsot arī par mums.
Paldies! Paldies jums visiem trim. Kā vienmēr esam sagatavojuši sižetu, esam aptaujājuši iedzīvotājus Lielvārdes novadā, dzirdēsim, kas viņiem sakāms. Lielvārdi, ko vietējie dēvē par Latvijas kultūras lādi, ir centrs nodam, kas apvieno Junkravas un Lēdmanas pagastu. Pēc vietējo domām nodā aktuālākā problēma esot augstie siltuma tarifi, kas ir īpaši šajā ziemā šķietinājuši iedzīvotāju makus. Siltums tā ir ļoti slima lieta. Manai mammai šogad ziemā bija pa 12-13 grādi istabā. Un pie tādiem rēķiniem, lai Dievs stāv klāt, to remti jāuzspridzina. Man ir 2 istabu dzīvoklis, man kādreiz bija ģimene, visi taču apmira. Un tagad viņi man maksā tikai 140 latus. 130 latus jāsamaksā par dzīvokli. 20-15 latu paliek. Un tas ir man ļoti sāpīgi. Tomēr tarifu jautājums aktuāls nav tikai daudzdzīvokļu mājās. Lai ir saprot, ka tā ir valstiska problēma, privātmā īpašnieki norāda uz neadekvāti augstajām gāzes cenām. Gāze! Man vajag lētāku gāzi. Republikas gāzi, protams. Lai siltums ir lētāks. Lielvārdes nodā problēma Augšgalā arī ceļu sliktais stāvoklis, sevišķi attālāk no centra un samazināties starppilsētas satiksmes reisi. Lielvārdē vajadzētu uzlabot ceļus, jo ir tādi ceļi, pa kuriem ir ļoti grūti paiet, un viņi tā ir izbraukti, izrūguši pēc šī ziemas sala. Es dzīvoju otrā pus sliedēm, un tur ir ļoti sliktā kārtībā ceļi. Satiksme, jo mums tagad ir satiksme baigi sliktā. Ja mēs no rīta aizbraucam, tad mums ir jādzīvo visu dienu līdz vakaram. Tas mums visvairāk traucē. Savukārt Lielvārdes centrā esot jāuzlabo infrastruktūra un satiksmes drošība. Avotu masīvā jāizveido sporta bāze. Tomēr tieši kultūra un sports pēc lielvārdiešu domām esot nozars, kas nodā raksturojums ar augstāko vērtējumu. Vien vairāk esot jāstrādā ar jaunatni un tās līdzdalību sabiedriskajā dzīvē novadā, lai mazāk laika pavadītu azartspēļu zālēs, pret kuru būvniecību pilsētas centrā savulaik iestājušies vairums lielvārdiešu. Lūk, un tur jūs dzirdējāt, kas ir sakāms novada iedzīvotājiem. Es lūkšu jūs komentēt to, ko jūs nu pat dzirdējāt. Volons kundze, varbūt sāksim ar jums šoreiz. Jā. Runājot par infrastruktūras sakārtošanu, protams, viena no sāpīgākajām problēmām ir ceļi. Iepriekšējā periodā mēs esam veiksmīgi realizējuši 3 pašvaldības autoceļu renovācijas un rekonstrukcijas projektus, un arī šogad budžetā ir paredzēta līdzekļi vairāku Lielvārdes ielu sakārtošanai, un tāpēc arī savā programmā mēs apņemamies katru gadu vismaz vienu ielu atjaunot ielas segumu Lēdmanē Junkravā un vismaz 2 ielu segumu Lielvārdē. Mūsu iedzīvotājiem gribu gan teikt, ka dabas apstākļi ir tādi, kādi viņi ir, un, protams, ka pavasaros un rudeņos ir zināmas nērtības, un nekādi īpašie remontdarbi šajā laikā nevar notikt, un acīm redzot, atlikušajā laikā mēs pieliksim visas pūles, lai plānveidīgi šos ceļus savestu kārtībā. Aboliņa kungs. Attiecībā par siltuma tarifiem tik tiešām jāpiekrīt ir iedzīvotājiem, tāpēc mēs arī uzskatām, ka tā ir viena no lielākajām prioritātēm, jo šīs te, kā iepriekš minēju, šīs te revīzijas veikšana, es domāju, atrisināt daudz jautājumus arī par šo te līdzekļu izlietojumu, racionālu izlietojumu. Domas vadībai ir pārmests, kad ir pieņemti vairāki juristi, bet arī pat laikā šī te varbūt tās arī darbs ar parādniekiem, varbūt tās šo te tarifu izskaidrošanu vai kaut kādā savādākā veidā, diemžēl nenotiek attiecībā par ceļiem. Kā jau arī iepriekš minēju, tad nepieciešams ir arī esošo līdzekļu, šī te izlietojuma ir rūpīga pārbauda, vai šie te līdzekļi tiek izlietoti šiem te paredzētajiem mērķiem un nenotīrītās ielas. Es uzskatu, ka šis te līdzekļi ir pietiekami, bet ir jākontrolē šī te ceļu, arī ziemā ceļu tīrība, vai tik tiešām viņi ir notīrīti atbilstoši šīm te prasībām, kāds ar domu ir arī pieprasījis. Paložs kungs. Jā, ja mēs runājam par siltuma tarifiem, tad siltums tarifs Lielvārdes pilsētā konkrēti ir samērā augsts, jāsaka, bet tā kā Lielvārdes pilsētu kurina ar gāzi, tad tas ir atbilstoši Latvijas gāzes noteiktajai cenai, un siltuma tarifu ir apstiprinājis regulators.
Un viņš ir tāds, kāds viņš ir. Bet domājot uz priekšu, lai šo situāciju uzlabotu, pašvaldības uzņēmums ir paņēmis kredītu un uzbūvējis koģenerācijas staciju, kur atmaksāsies jau tagad pēc 3 gadiem. Un ja valdība nemainīs radikāli un katru gadu savu viedokli, tad ir ieplānots, kad pēc kredīta atdošanas, kas tika izlietots koģenerācijas stacijas būvniecībai, ik gadu varētu būt 40–50 tūkstoši peļņa, ko varētu novirzīt tarifu samazināšanai. Vēl runājot par tarifiem konkrētajā sižetā Lāčplēša masīvam, jāsaka, jā, to mēs saņēmām kā ļoti smagu mantojumu no iepriekšējām pašvaldības valdīšanas reizēm, jo šajā masīvā vēl joprojām ir 70. gados būvētā 4 cauruļu sistēma, kas varētu būt jau Latvijā vēsturiska. Bet man jāsaka par godu lielvārdiešiem, ka šobrīd mums ir izdevies šo projektu parakstīt un notiek sagatavošanās darbi, un šajā vasarā notiks šīs siltumsaimniecības sakārtošana. Līdzīga situācija arī Lēdmanes ciemā ir, un arī šeit ir atbalstīts projekts, un arī šeit tiks sakārtot siltumsaimniecība. Bet jāsaka, ka tas ir vecais mantojums no iepriekšējām saimniekošanas reizēm, kad varēja pašvaldība šīs lietas sakārtot. Nezinu, kāpēc netika tas darīts, jo tad atbalsts arī Eiropas struktūra fondos bija lielāks. Piemēram, 85% sedz Eiropa, 15% bija jāiegulda pašvaldībai. Šobrīd šis atbalsts ir stipri mazāks. Attiecībā par ceļiem, ceļu jautājums tiek risināts, un es uzskatu veiksmīgi, kā jau es teicu, 2004. gadā, kad likvidēja ceļu fondu, pašvaldībai naudas nepietiek par ceļu reālai uzturēšanai un tīrīšanai. Bet mēs esam raduši papildus līdzekļus un tīram ne tikai pilsētas ielas, bet arī lauku ceļus, un cilvēki visumā ir apmierināti. Jāsaka, ka šī ziema bija tāda, kāda viņa bija, un pavasarī tiešām daudz ceļi un ielas bija vietām uzrūguši un neizbraucami, bet jāsaka, ka Lielvārdē pārsvarā ielas nav būvētas savā laikā kā ielas, viņas vienkārši ir uzbērtas, uz Melnzemes virsū uzbērts vairākas kārtas grants, un līdz ar to viņas arī tā nekalpo. Ja? Un, lai viņas sakārtotu, viņas ir kapitāli jāpārbūvē. Smagi, laikam. Kā jūs, deputāti, tikāt līdz 20% budžeta deficītam? Paskatoties šeit dažas dienas atpakaļ Latvijas televīzijā raidījumu, kur bija taisni par pašvaldības vēlēšanām un par pašvaldības nākotni, kur piedalījās tādi Latvijā visiem labi zināmi cilvēki un par šo te prognozi un valsts attīstības stratēģiju. Ja mēs paskatāmies, kad nākošajā plānošanas periodā pārsvarā finansējums, Eiropas finansējums tiks 21 reģionālajiem centram plus 9 pilsētām, tad pāriem novadiem jāsaka godīgi, ka šis finansējums būs stipri mazāks. Tādēļ es uzskatu, ka mūsu stratēģija maksimāli izmantot šajā te periodā 4 gados Eiropas Savienības līdzfinansējumu naudu, ko mēs arī esam darījuši, bija ļoti pareiza, jo labāk ir izdarīt to tagad, kamēr vēl tas ir iespējams, nevis tad, kad vairs Eiropas struktūras fondu finansējums nebūs pieejams, tad mēs varēsim tikai nožēlot to, ko mēs neesam izdarījuši. Mēs esam izdarījuši maksimāli daudz, un pāri par 4 miljoniem piesaistītā dažāda fondu nauda tuvojās 1 gada pašvaldības budžetam. Aboliņkungs, jūs nepiekrītat? Piekrītu, jo šie pasākumi, kas ir veikti, viņi ir veikti neplānoti, un līdz ar to daudz lasot Lielvārdes ziņas, daudz šie lēmumu projekti, kas ir pieņemti bez sabiedrības atbalsta un tikai pirms vēlēšanām izstrādāja šo pašvaldības attīstības plānu. Šīm sapulcēm ieradās 2 vai 3 cilvēki. Pašvaldība, protams, nav ieinteresēta vai nevēlās informēt cilvēkus par šī attīstības plāna izstrādi, un līdz ar to šis attīstības plāns arī tiek pieņemts, es uzskatu, tomēr šaurā lokā. Līdz ar to tā ir tāda problēma arī komunikācijai ar sabiedrību, un šī problēma arī būtu jārisina jauniem sastāvam. Avonas kundze, kā ir gājis būt deputātei domē, kurā vairākums balsu pieder vienai partijai, bet jūs esat no citas partijas? Man jāsaka tā, ka iepriekšējos sasaukumos, vēl pirms novada apvienošanās, man liekas, ka Lielvārdes novads bija viens no tiem novadiem Latvijā, kad neskatoties uz to, ka mēs bijām ievēlēti no ļoti dažādiem sarakstiem, mēs ēdāmies pie viena galda un kopīgi risinājām visas problēmas. Es negribētu teikt, ka mums
būtu milzīgas, ļoti lielas kaut kādas pretrunas dažādu jautājumu risināšanā. Un es domāju, ka tas ir tikai normāli, kad mums ir dažādi viedokļi par jautājumiem, kas ir izcināmi pašvaldībā. Ir mums bijušas arī asākas vārdu apmaiņas, bet, protams, ir arī dažreiz nožēla, kad kādas lietas mēs neesam panākuši, ko mēs esam gribējuši. Taču tāda ir mūsu pašvaldību darba būtība, kad kāds ir vairākumā, kāds ir mazākumā. Un ļoti labi ir tad, ja mēs varam vienoties. Par ļoti daudziem jautājumiem mēs esam vienmēr vienojušies un risinājuši arī kopā. Protams, ir arī domstarpības. Āboliņa kungs, ja jūs tur iekļūsiet, tad laikam būs skaļākas domstarpības. Es domāju, ka vairāk tiešām jāiesaist ir sabiedrība un kaut vai šīs domas sēdes. Mēs plānojam, ka varētu šīs domas sēdes arī kaut kādā veidā ierakstīt, lai tik tiešām tie cilvēki, kas strādā arī ārpus Lielvārdes, viņi vakarā atbraucot tik tiešām var redzēt, vai šis deputāts kaut ko dara, vai varbūt tās viņš guļ pie šī deputāta galda. Saimā cilvēki guļ, varbūt tās pašvaldībā arī. Līdz ar to arī vajadzētu iesaistīties iedzīvotājiem. Tā būtu viena no tādām iespējām, racionāli, ko mēs redzam. Es gan gribētu teikt, ka visas novada domas sēdes ir atklātas, un jebkurš iedzīvotājs var apmeklēt šīs domas sēdes. Un man jāsaka tā, ka mēs laikam esam viens no novadiem, kad mums sākas stipri pavēlu, 3:00 domas sēdes, tāpat kā komisijas sēdes sākas 1:00, un laipni lūgts jebkurš novada iedzīvotājs piedalīties, iesaistīties arī diskusijā. Jaunais teikums arī tur nosaka, ka visas novada domas sēdes būs jābūt ierakstītām, jā, un tā kā es šeit negribu piekrist jauniem cilvēkam, jā, arī par attīstības stratēģijas apspriešanu un pašvaldības programmas apspriešanu tika izsludināts visos pieejamos. Mums ir ļoti laba mājaslapa, cilvēki viņu ļoti atzinīgi novērtējuši. Visos iespējamos saziņas līdzekļos tika izsludināts šīs te apspriešanas, un mēs varam paskatīties līdzīgi arī citos novados. Diemžēl, jāsaka, jā, šī iedzīvotāja aktivitāte nav tāda, kā mums gribētos. Jā. Pie jums vien, es atvainojos, man jūs jāpārtrauc, jo mums laiks vienkārši ir beidzies. Imants Balodis no Vienotības, Vita Volonte no Reģiona alianses un Jānis Āboliņš no Vidzemes partijas. Paldies jums visiem trim, un kā vienmēr es ļoti apolitiski saku, lai jums visiem beidzas. Paldies! Paldies, dāmas un kungi, ka skatījāties līdz nākamajai reizei. Visu labu!